Nu, čau. Čau, šeit. Kā iet? Labi. Gribu es tev parādīšu mūsu jauno superprojektu. To nevienam nestāst, tas riktīgi krutēs, Jā, riktīgi forši. slapenais. Krekls. Jā. Nu. Atvērt Twitter. Twitter.com. Šitā nē. Nē, šeit tu nezini, tas ir slepenis projekts. Nu. Twitter.com, slīpsvītra. Kas skan? Skaties, to arī jaunais mūsu slepenais projekts. Tātad. Viss, kas skan, jā. Tad, kad jums liekas, ka mums forši muzonas nodaļā skan, jūs vienmēr gribat uzzināt, kas viņiem skan tai brīdī. Tad jūs ienākat šeit, ja gribat, varat sekot arī Twitterī, un šeit visu laiku automātiski iet updates. Redzi 2 minūtes, 4, 5. Visu laiku redzi, kas viņam dotajā brīdī skan kaut kas šitāds, ja pirms tam skanēja rekord tāds. Tas ir salīgos ar Shazamu? Nē, ar iTunes. Vienkārši, iet tvīti, kur jau dienu flēkā mēs esam noklausījušies 162 skaņdarbus jau. Un kāpēc tev tāds ģenerators vajadzīgs? Tāpēc, ka tu vienmēr nāc un prasi, ka, šitai forši gabals, kas tas skan? Pārsvarā skan tikai Justins Timberlakes, Biebers. Man interesēta, ko klausās, piemēram, Rudaks, ko klausās. Mēs varētu pa klusu uzinstalēt Rudakam un visiem tiem ar kaut ko tādu. Tā, ka viņi nezina, Jā. Kā tev šķiet? Ir okei. Tātad tagad plāns tāds vajadzētu dabūt kaut kādu mēdīju atbalstu. Delfos, Twitterī, draugos, visur salikt banerus. Es domāju, ka noteikti. Es domāju, ka televīzija Elīna arī sarunās. Televīzija arī. Jo bez televīzijas. Bez televīzijas nebūs rīčs nekāds. Vispār nebūs sekotājs, tikai viens šobrīd. Es saku viens sekotājs, tāpēc, ka tas slepenis projekts. Tikko kā būs 2, tas vairs nav slepenis. Nē, nopietni nesāc sekot, savādāk visi ieraudzīs, kam tu seko. Piesakojamies un izgāžam tavu projektu.